Rēzeknis novada ziņas. Rēzeknis novadā Niuļa notiek vairāk infrastruktūras attīstības projektu, kuru sekmīgai realizācijas gaitai līdzi seko Jons Volks. Jis Rēzeknis novada pašvaldībā strādāja par būvdarbu vadītāju, un Niuļa arī gastēja Latgulas radijas studijā. Sveicināti! Labadīne! Pastāstiet lūdzu, kādos objektos jūs Niuļa novadā poraugat būvdarbus. Uz doto meklī tā cīšāk tiek uzraudzīti darbi Dricānu vidusskolas sporta zālē, kā arī tiek uzraudzīti darbi Maltas 1. un 2. vidusskolā, kā arī Kaunatas vidusskolā, kur notiek energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Kā arī ir plānots, ka 29. septembrī būs uzņēmies uzsāks darbus pie Kuļņavas Sopju Dīmotis Paresticīgu baznīcas remontdarbiem. Kā norit darbi pie Dricānu vidusskolas sporta zāles būvniecības? Darbi tika uzsākti jau šogada maija mēnesī, un jāsaka, ka darbi ir mazliet aizakavējušies ar to, ka būvniecējiem kavējās metāla konstrukcija pīgoda, ar kuram paredzēts, kā teikt, veidot sporta zāles nesūšu karkasu, bet uz doto mirkli tad ir sabetonēti ākas pamati, monolītos dzelzbetona sīnes, paliek telpu korpusam ir un arī pašlaik notiek kolonu un porceguma betonēšana. Lai darbi nestāvētu uz vietas, pašlaik arī notiek darbi pie labiekārtošanas, tas ir autostolākuma īreikošana, ir uzstādīti bortakmiņi un īreikots šķambu sagums, un ap 10. oktobrī paredzēts uzklāt asfaltbetona sagumu. Kad Dricānu vidusskolas skolānī pogasta dzīvotāji varēs reāli izmantot sporta zāli? Tika paredzēts pēc līguma, kad objekts ir jānodot 1. decembrī, bet reāli vērotīs uz esošo situāciju, visticamāk, kad skolānī sporta zāli varēs izmantot nākošo gada janvāra mēnesī. Te ir tāda mana optimistisko prognoze, bet laiks rodēs. Kādas ir kopējās būvniecības izmaksas? Tātad objekta kopējās būvniecības izmaksas ir 673 000, no kurām lielāko daļu finansē Eiropas lauksaimniecības fonds, un pārējo daļu tad sadz Rēzeknis novada pašvaldība. Itamā vasarā aktīvai būvdarbi noritēt reiz Rēzeknis novada vidusskolos. Kopējo summa Kaunatas, Maltas 1. un Maltas 2. vidusskolas āku renovācijai sastata 806 000 zlatu. 75% no attīcinamajām izmaksām līdzfinansē klimata pārmaiņu finanšu instruments. Kādi darbi itamos ākos jau ir izdarīti, ko vēl ir atlicis izdarīt? Tātad šimos visos trijos sākos pamatā pēc projekta ir paredzēts siltinot pamatus, fasādi, vieniņus, 1. un 2. vidusskolai nomainēt jumta sagumu, un kā arī paredzēts nomainēt lūgus. Uz doto mirkli Maltas 1. vidusskola jau ir pabeigta, 2. vidusskolai ir atlikuši darbi pie jumta darbiem un atsevišķi darbi pie fasādes, tas ir apmetums un krosošanas darbi. Un kā būvniecējs sūlē, tad šos nedēļas gaitā tiks arī pabeigti darbi pie Kaunatas vidusskolas. Sakiet, lūdzu, vai šī darbi netraucē skolānim vicēbu procesu? Būvniecējs darbus rīkotos tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu šo, kā sacīt, mocējumu procesu, bet, iespējams, arī kādam skolānam varbūt ir interesantāk vērot strādnieku, kas darbojās aiz lūga, tā, ka to jau tā grūts novērst. Jūs jau mirklīt atpakaļ sacījāt, ka 29. septembrī tiks uzsākti Rēzeknis novadā esošos Kuļņavas Sopju Dīmotis Paresticīgu baznīcas remontdarbi. Kas tad projekta gaitā tiks padarīts? Tātad šo projektu ietvaros ir paredzēts nomainēt baznīcas jumta sagumu, uzstādīt jaunu kupolu, kas laika gaitā ir mazliet sazašķībīs, kāda krituša kūka. Diemžēl jumta sagums arī tagad, tam ir paredzēts, kā es sacītu, to nomainēt. Ir paredzēti darbi arī pie fasādes, apmetuma atjaunošana, krosojuma atjaunošana un darbi, kas saistās ar kopavītu, restaurāciju, altāru atjaunošana, interjera krosošana, špaktaļiešana un arī paredzēti darbi pie baznīcas labīkārtošanas, uzstādīt jaunu žūgu, jaunu pīvatceleņu un arī atjaunot zoloju. Kāda ir Kuļņavas baznīcas Niuļa esošo situācija? Esošo situāciju, kā jau es minēju, visproblemātiskāko līte ir ar jumtu. 80. gados ir uzklots, it kā varbūt ne tik sen, bet uzklots ir diezgan nekvalitatīvi, kā arī kreitūšīs kūks ir sabojojis kupolu un, diemžēl, šis jumta sagums vairs neaiztur ūdeņi un visi nokrišņi, kā es sacētu, īt vidā ākas konstrukcijos bojāja gan sīnus, gan krosojumu.
Dēļ tam ir pieņemts arī lēmums pēc iespējas ātrāk veikt šos darbus, un plus pie tam, kad nokušgot ir paredzēta svinīgs pasākums, kā Kulņevā mieršanas dīnas 200. gadadīnes jubileja, kurā paredzēts arī, kad būs arī postoļi no Krievijas federācijas, kā arī Latvijas augstākos amatpersonas, tad ir paredzēts uz šo datumu, tad arī šo dīnāmu sakārtot un uzpūst. Saicāsim ne tikai arī šim pasaukumam, bet arī draudzes vajadzībām un arī kādiem turistiem, kas tī plānoja dotīs un apmeklēt šo sātī. Tas ir nokušo gadā augusta mēnesis. Rēzeknis novadā notiek vienīgi būvdarbi, cik vīglai vai cik grūšai jūsim, kā pašvaldības būvdarbu vadītājiem ir šos darbus uzraudzīt. Katrā objektā, protams, arī ir savs būvzraugs, bet, kā es sacētu, uzraudzība un vadīšana notiek tādos divos līmeņos. Viens ir to, ko veic tīšīs būvzraugs, un otrs ir tāds, ko veic novada pašvaldība, papildus vēl kontrolē gan būvniecības gaitu, gan būvniecības dokumentāciju. Šis gads ir tāds saspringts, jāsaka, ka tāds viens no tādiem pādiem gadiem, kad būvniecības objekti ir ļoti daudz, un, ir tāda, diezgan izspringta situācija. Cik objektu tīšī būvuzraugi ir gūtprotīgi, ja tā varētu sacīt? Lielākoties, protams, jau ir gūtprotīgi, kurīs vairāk, kurīs mazāk, kurīs varbūt kaut kādas lītas nepamanā, to tad cenšamies pamanāt savukārt mēs, kā jau uzraudzīt to arī papildus. Sakiet, lūdzu, vai ir kādas problēmas, ar kurām jūsim savā darbā ir jāsaskarās, piemēram, izvēlējoties būvdarbu veicējus? Jā, šogad ir tāda situācija, ka ir diezgan problemātiski ar būvuzņēmējiem, par cik esmu arī iepirkuma komisijā, tad iepirkuma atvēršanas brīdī nokās secinot, kad ir ļoti maz pretendentu uz konkrētajiem darbiem. Ja pagājušajā gadā uz būvniecības iepirkumiem bija no 6 līdz pat 11 pretendentiem, tad šogad ir tā, ka ir 2, un ir pat tā, ka nav neviena pretendenta, un ja ir kādi 2-3 pretendenti, tas jau skaitās ļoti labi. Dēļ tam, kā es sacētu, nav tādas veselīgos konkurences starp uzņēmējiem, un nokās arī par uzvarētu atzīt to pretendentu, kuram varbūt arī nav tie labāko slava un nav arī tie pieejamākie resursi attiecīgu būvdarbu veikšanai. Un ko tad tādā situācijā var darīt, ka šī būvdarbu veicēja piedāvāja samērā augstu būvdarbu izpildes cenu, un jūs kā pašvaldības būvdarbu vadītājs saprotat, ka šos izmaksas ir porok augstas? Protams, nolūkums ir tāds, ka par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts lētākais, un, protams, pats lētākais nevienmēr ir pats labākais, bet, par cik pārsvarā visi projekti tiek veikti, kā saistāt par Eiropas projekta naudiņu, tad arī termiņi ir īspringti, un līdz ar to mums nav iespējas, kā sacēt, izsludināt atkārtot iepirkumu. Tad, diemžēl, tiek slēgti arī tādi iepirkumi, kur jau varbūt sākotnēji skaidri zināms, ka šeit vai cita būvfirma ar šo uzdevumu varbūt tiks galā ne tik veiksmīgi, kā to varētu tikt arī cita, kura, pieņemsim, nav piedalījusies iepirkumā, bet ir aizņemta savus objektus, kā sacēt. Novēlot veiksmīgu būvdarbu realizāciju, saku jums sirsnīgu paldies par sarunu. Latgulas radijas studijā šodien gastīja Rēzeknis novada pašvaldības būvdarbu vadītājs Jons Volks. Sarunu vadīja Laura Sondore. Tos bija Rēzeknis novada ziņas.